Labdien visiem! Labdien! Mēs turpinām runāt par Eiropas Savienības fondiem 2014–2020. Un šodien mēs pievērsīsimies kultūrai. Daudz varbūt zina, daudz nezina. Ir arī tāda Eiropas Savienības iniciatīva, kur saucās Radošā Eiropa. Un mums šodien viesos ir šīs Eiropas Savienības fonda programmas Radošā Eiropa Latvijā kultūras kruspunkta pārstāve Laura Turlē. Sveiki, Laura! Tad izstāst, lūdzu, kas tad īsti ir Radošā Eiropa? Labdien! Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa, tā ir jauna programma, kā jūs teicāt, šim 7 gadu periodam no 2014. līdz 2020. gadam, kas atbalstīs starptautiskus kultūras sadarbības projektus un projektus kino nozarē. Tā programma ir izveidota, lai Eiropas Savienībā stiprinātu tās kultūru, valodu, māksliniecisko izpausmu daudzveidību un lai palīdzētu māksliniekiem veidot starptautiskākus projektus, sadarboties, veidot koproduktus arī starp dažādām valstīm. Jūs zināt, ka Eiropas Savienībā nav vienotas kultūra politikas, Eiropas Savienība neregulē kā kultūra politika dalību valstīs. Es to nezinu, ne? Tagad zinu. Bet šis ir viens instruments, ar ko vienkārši nosargāt šīs atšķirīgās kultūras izpausmes, kas pastāv dažādās valstīs, ļaut Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotājiem ieraudzīt to, kas ir tapis citās dalību valstīs, palīdzēt to saprast caur tulkojumiem, caur dažādiem festivāliem, mākslas izstādēm, ceļojošām izrādēm un tā tālāk. Šajā programmā ir divas apakšprogrammas. Viena ir apakšprogramma kultūra, par ko tas varēšu vairāk pastāstīt. Otra ir apakšprogramma mēdī, jo daudzās Eiropas Savienības valstīs, īpaši vecajās dalību valstīs, ir tāda vēsturiska tradīcija veidot kultūra politiku atsevišķu kultūrai un kino nozarei, jo kino ir atsevišķa industrija ar ļoti specifiskiem spēles noteikumiem, un iepriekšējā plānošanas periodā no 7. līdz 13. gadam pastāvēja Eiropas Savienības programma kultūra un mēdī atsevišķi. Tagad tās ir abas apvienotas vienā programmā Radošā Eiropa, kā jau arī citās Eiropas Savienības jomās un nozarēs tas pastāv, ka plānojot šo jauno periodu ir daudz lietu uzlabotas, efektivizētas, optimizētas. Tie bloki tiek veidot lielāki arī citās programmās un arī kultūras jomā. Tad ir viena programma un vienkārši divas, tā ir Radošā Eiropa. Varbūt izstāst vienkārši šajā gadījumā, tagad tu pieminēji, kad iepriekšējā 7 gadē bija programma kultūra. Varbūt, lai cilvēki labāk saprast, vienkārši noteikti tas arī kaut kas mums ļoti līdzīgs šī Creative Europe programmā. Tad varbūt izstāst vienkārši, kas tad īsti šajā 7 gadē, tika paveikt vispār, kā Latvija iesaistījās iekšā. Iepriekšējās 7 gados jaunajā programmai kultūra visā Eiropas Savienībā tika piešķirts 400 miljonu eiro budžets, tas ir uz visām dalību valstīm, visām šīm programmas aktivitātēm. Latvija iesaistījās diezgan aktīvi. Projekti šajā programmā, gan iepriekšējā, gan jaunajā, tiek vērtēti centralizēti Briselē. Mums nav nekādas valstu kvotas, kur mēs varētu teikt, vai Latvija apgūva visu savu finansējumu vai ne. Mēs varam apgūt visu Eiropas finansējumu vai neapgūt nemaz, bet mums veicās salīdzinoši labi. Latvija, mēs esam tagad saskaitījuši kopā programmai beidzoties, ka tie projekti, kur bija Latvijas organizācijas iesaistīts, tie kopā saņēmuši 25 miljonus eiro. Tie ir sadarbības projekti, tas nozīmē, ka tās nav tikai Latvijas organizācijas, tās kā 10 eiro. Jā, aptuveni tā. Un tad mēs skaitām atsevišķi tos projektus, kur Latvija ir bijuši kā vadošie partneri, un šiem projektiem ir drusku vairāk 2,5 miljoniem eiro tieši tas finansējums, kas ir tieši ieskaitīts Latvijas organizāciju kontos. Visbiežāk tās ir tieši Latvijas kultūras nevalstiskās organizācijas, kas saņem šo finansējumu. Visbiežāk tomēr tādas nevalstiskās organizācijas, kas apvieno profesionāls kultūras darbiniekus dažādās jomās. Tas ir skatuves māksla, vizuālā, fotogrāfija, laikmatīgā dēja. Daudz tādi redzami Latvijas kultūras notikumi patiesībā ir bijuši iespējami pateicoties šai programmai. Tie ir dažādi festivāli, kas pie mums notiek biežāk rudeņos, kas mums ir tāds
dzīves kultūras laiks, tas ir teātra festivāls Homo Novus, tas ir jaunās eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu mešs. Tādi ir bijuši vairāk projekti Latvijas radio korim, Latvijas koncertiem, tas, kas ir saistīts ar tādu jau akadēmisko mūziku. Latvijas Nacionālā opera, piemēram, ir saviem māksliniekiem varējusi nodrošināt tādas meistarklases un nosacīt to sākumu par kvalifikācijas celšanu, pateicoties šai programmai, jo tā atbalsta ne tikai tāds redzams, visai publikai pieejams kultūras izpausmes, bet arī to, kas saistīts uz pašu organizācijas darbību. Tad mēs esam saskaitījuši, ka aptuveni 80 grāmatu ir pārtulkots latviešu valodā šīs programmas atbalstu iepriekšējos 7 gados, jo tā atbalsta un arī atbalstīs tulkojums uz latviešu valodu. Tāda aptuveni ir tie skaitļi un tā pieredze. Protams, ka Latvijas iesaisti un interesi īpaši pieauga sākoties visai krīzē mūsu valstī, kad liela daļa tāda nacionālā vai pašvaldību finansējuma kultūras atbalstam tika samazināta, un organizācijas vienkārši bija spiestas raudzīties, kā izdzīvot un kur vēl saņemt kādu atbalstu. Un tad šīs Eiropas Savienības programmas, tās neskāra nekādi budžeta griezumi, un tur aizvien varēja pieteikties. Mēs redzējām arī tādu īpašu projektu skaitu pieaugumu tuvojoties šim gadam Rīgai, Eiropas kultūras galvaspilsētai, jo tas īpaši mudināja veidot tieši tādus startautiskus projektus. Tas projektu skaits ir audzis, un mēs ceram, ka tas tā arī turpināsies. Mēs esam skaitījuši kopā, kā mums ir veicies salīdzinoši ar citām valstīm, tad vidēji tas ir katrs trešais Latvijas projekts ir ticis atbalstīts. Tas ir diezgan labs rādītājs. Kur mēs esam kā galvenie partneri, vai tas vienkārši, kur mēs esam piedalījušies? To mēs skaitījām kopā, gan. Jā. Ir tādi vairāki konkursi, kur, Eiropā vidēji tie ir 20% vai katrs 5, kas ir atbalstīts no visām dalībvalstīm kopā, tad mūsu salīdzinoši tas sniegums ir labs. Tas nozīmē, ka tie projekti ir kvalitatīvas no Latvijas ir bijuši iesniegti. Tad vēl kolēģi bija no citas valstīm bija izveidojuši tādu statistikas tabulu, kur bija skaitīti kopā atbalstītie projekti proporcionāli tās valsts iedzīvotāju skaitam. Un tur, protams, arī mēs bijām, kā maza valsts diezgan augstā labā vietā. Man liekas, ka tā iepriekšējās programmas darbība kaut kā labi sakrita arī ar to, ka Latvija bija tikko iestājusies Eiropas Savienībā varēja redzēt, ka kultūras organizācijām arī ir interese noskaidrot, ko tā Eiropas Savienība mums var dot un piedāvāt, un tad to projektu pieteikumu bija salīdzināt daudz. Labi, tu tad izstāstīt, šajā gadījumā par to, kas bija 7. 13. gads, un tagad ir Creative Europe, radošā Eiropa, programma. Kādas ir būtiskākās atšķirības šajā brīdī ar to, kas bija vispār? Ja? Bez tā, protams, kad mēdī apvienoja kopā ar kultūru, jau viens vesels. Kāds ir būtiskākās atšķirības šajā gadījumā, kas sagaida, projektu iesniedzējus 14. 20. gadā? Tā jaunā programma Radošā Eiropa nav radīta tagad janvārī vai decembrī, darbs pie tā sākās jau krietni laiku iepriekš. Tā ir veidota balstoties uz iepriekšējās programmas arī tādu ietekmes izvērtējumu. Un īstenībā tāds runas jau par jauno 14. 20. gadu programmu sākās jau 9. 10. gadā. Un tas arī stipri viens sakrit ar krīzes laiku. Tas nozīmē, ka ir jāskatās, ko mēs reāli ar šiem līdzekļiem, kas varētu tikt atvēlēti kultūrai Eiropā, vislabāk varam izdarīt, kā visefektīvāk tos izmantot. Un tās pārmaiņas, kas ir jaunajā programmā salīdzinot ar iepriekšējo, tās ir tiešām, man liekas, tāds vērstas daudz uz līdzekļu resursu efektivizēšanu abām pusēm nosacīti gan Eiropas komisijai, gan projektu iesniedzējiem. Eiropas komisija ir samazinājusi projektu konkursu skaitu. Man personīgi šķiet padarījusi tos tādus fokusētākus un loģiskākus šobrīd šajā kultūras apakšprogrammā. No iepriekšējiem 9 atbalsta virzieniem palikuši 4, pavisam konkrēti. Iepriekš tur bija tādi daudz bieži Eiropas fondos programmās ar daudziem numuriem aktivitāšu nosaukumu, tagad bez numuriem vienkārši 4 aktivitātes. Tās ir atbalsts Eiropas kultūras sadarbības projektiem, atbalsts Eiropas kultūras tīkliem, Eiropas kultūras platformā un daļraktūras tulkošanai. 4 virzieni pēc 9.
Tā ir viena vienkāršošana, ko Eiropas komisija ir veikusi. Tad būs daudz tādas tehniskas un praktiskas lietas, ko projektu ieviesēji pieteicēji pamanīs tajā brīdī, kad viņi reāli rakstīs šos projektus, ir samazināts iesniedzamo dokumentu skaits. Tas, kad ir arī pieņemt citu Eiropas Savienības programmu koordinātori, jums par to varēs stāstīt, jo tā ir diezgan horizontāla lieta, jo Eiropas komisija ir precizējusi, grozījusi savu finanšu regulu, un tur ir tāds jauns brīnišķīgs punkts, kas tiem projektiem, kuru finansējums no Eiropas komisijas ir līdz 60 000 eiro, uzreiz stipri samazina to iesniedzamo dokumentu skaitu. Tur nav nekāds, bankas garantijas jāsniedz un tā tālāk tāda vairāk dokumentu. Pieteikšanās ir tīri elektroniski šobrīd. Kādas vēl ir pārmaiņas? Tās būtu tās tehniskās, no tādām projektu saturam noderīgām. Jāpiemina, ka ir paplašināts valstu loks, kas varēs piedalīties šajā programmā. Iepriekš tās bija primāri, protams, Eiropas Savienības valstis, tad Eiropas ekonomiskās zonas valstis, Norvēģija, Īslanda, Lichtensteina un kandidātu valstis. Tad šobrīd tās ir jau šīs nosauktās. Mums liels prieks, ka varēs programmā piedalīties arī Šveices kultūras organizācijas, tas ir no jauna. Nācis klāt, jo ir bijusi interesi arī Latvijai, vai Šveice varēs vai nevarēs. Un tad ir jauns tāds pavērsiens, ka varēs, protams, zināmā mērā un mērogā piedalīties arī Eiropas kaimiņattiecību politikas valstis un dabūt visu mūsu Eiropas Savienības austrumu robežu, arī valsts ap vidusjūras baseinu. Tā kā, protams, kaut kādā tās nevarētu būt projekta iesniedzējs, tas status būs mazliet atšķirīgs no tieši Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tas stipri paplašina to, kādus projektus un ko sadarbojoties mēs varam veidot. Un Latvijai mums vienmēr ir bijusi interese arī par to, ka mēs varētu veidot kāds projekts, nezinu, kas jau ir bijuši patiesībā arī veidoti un atbalstīti. Jā, par Krieviju tur vēl jautājums, vai viņi jābūt vai nē, bet, teiksim, ir Baltkrievija, Ukraina, Grūzija, ir daudz liela interese bijusi, arī ir Armēnija, Azerbaidžāna un tā tālāk. Tā kā, jā, tā programma ir kļuvusi plašāka. Varbūt izstāst, teiksim, par galvenajiem tādiem spēles noteikumiem šajā programmā, tad, par ko mēs runājam, kādām naudām vienam projektam, ilgums, atbalsta intensitāte un tādas pamatlietas. Tātad programmai kopējais finansējums ir aptuveni uz 2 miljards eiro. Tas ir vairāk? Kultūras apakšprogrammai no tā ir 30% aptuveni. 500, vienalga vairāk? Jā, vienalga vairāk. Jā, tas pieaugums ir nedaudz, tā kā arī kaut vai ņemot inflāciju vairāk, tik un tā ir neliels pieaugums šai programmai. Šajā gadā, 2014. Aptuveni 170 miljonus ir paredzēts sadalīt projektu konkursos. Pirmie projektu konkursi ir pavisam drīz, martā. Tad ir vairāk šie projektu veidi, vispopulārākie. Arī iepriekšējā programmā ir bijuši kultūras sadarbības projekti. Un tur tie galvenie nosacījumi parametri ir tādi, ka 2 veidi šie sadarbības projekti, lielie un mazie. Un Latvijas organizācijām biežāk šiem mazāk mēroga projekti ir pieejamāki. Tas finansējums ir 200 000 eiro, uz ko var pretendēt, līdz 200 000 eiro. Intensitāte ir 60%, kas ir augusi salīdzinot iepriekšējā programmā, kad bija 50%. Un vēl ļoti tāda būtiska izmaiņa, ļoti svarīga, kas noteikti ir jāizmanto tiem, kas tagad startēs, ir fakts, ka ir atcelts minimālais pieprasāmā finansējuma slieksnis. Iepriekšējā programmā tie bija 50 000 eiro, kas bija minimums, uz ko varēja pretendēt. Un ņemot vērā 50% intensitāti, tas nozīmē, ka tie bija 100 000 eiro projekti, kas bija jāpaceļ organizācijai, ja viņi nolēma šeit startēt. Daudzām tas, protams, bija liela un neaizsniedzami grūti. Visā šajā jaunās programmas saskaņošanas procesā Eiropas Savienības padomē arī Latvija aktīvi iesaistījās, un mēs visu laiku centāmies tiešām aizstāvēt tādas mazo organizāciju, mazo dalību valstu intereses, un tad šī ir viena tāda, viens tāds uzklausīts lūgums, un padarīt to programmu tiešām pieejamāku, un tā Eiropas komisijas atbilde šajā brīdī ir jāļauj atcēluši to minimālo slieksni. Tas nozīmē, ka jāgriezt ir 200 000 nav kāda apakšējā sliekšņa. Minimālais organizācijas skaits ir 3, kurām ir jāpiedalās no 3 dažādām valstīm. Tas nozīmē, ja ir viena
Latvijas organizācija, tai ir nepieciešami divi draugi vēl citās Eiropas valstīs, ko šajā projektā iesaistīt. Nu jā, un tad ir šie lielie projekti, tie ir milzīgāki, tas finansējums līdz 2 miljoniem eiro, tur ir arī 50% intensitāte, nevis 60%, tur ir vajadzīga 6 organizāciju dalība. Un tādi ir tie pamatu parametri. Mēs, kā kultūras kontaktpunkts, agrāk šobrīd radošās Eiropas birojas, mēs noteikti varam palīdzēt atrast tos sadarbības partnerus citās dalību valstīs. Ja vien organizācija ir skaidra ideja, iecere, ko tā vēlas īstenot, tad tā partneru atrašana, tas jau ir tā kā nākamais solis, un tur mēs noteikti varam nākt palīgā. Labi, un kādas ir attiecināmās izmaksas tad šajā gadījumā var izstāst? Nu, šie ir tā saucamie soft, ja mīkstie projekti, kas neparedz nekādu ieguldījumu infrastruktūrā vai ēkās. Finansējums, to drīkst tērēt visam, kas ir saistīts ar šiem pasākumiem. Tās būtu noteikti kādas administratīvās izmaksas, tie ir noteikti ceļu izdevumi, kas veido vienmēr būtisku daļu šajos kultūras projektos, jo, kā es teicu, viens no programmas mērķiem, tādiem prioritāriem virzieniem ir tieši mākslinieku mobilitāte arī. Tie var būt materiāli, kas ir vajadzīgi mākslas darbu tapšanai. Honorāri? Protams, autora honorāri, arī autortiesības, visas, kas ir saistīts ar šo izdevumu sekšanu. Tie ir visa veida komunikācijas vai publicitātes izdevumi. Tie ir dažādi pasākumi, ja projektā plānots kāds seminārs, konferences, simpozijas, visi izdevumi, kas ir saistīti ar to nodrošināšanu. Tādas pamatlietas, kas ir saistīts ar projektu tādu tiešo īstenošanu, visas ir attiecināmas. Vēl nebūs attiecinājumi liels aprīkojuma, aparatūras, iegādes tēriņi tam, vai tādi ļoti lieli ieguldījumi nav attiecināmi, bet visas pamatvajadzības līdz zināmam procentam arī organizācijas darbības nodrošināšanas izdevumi. Jūs dod jautājums, ir labdien, man ir jautājums, ja programma Radošā Eiropa apvieno līdzinējumu programmu Kultūra un programmu Mēdī, pie kā griezties ar pamatu jautājumiem par jauno programmu Radošā Eiropa. Paldies iepriekš. Paldies par jautājumu. Uzdeva Andris. Paldies, Andri. Pirmais kontakts noteikti varam būt mēs kultūras ministrijā. Šis iepriekš sātais kultūras kontaktpunkts šobrīd Radošās Eiropas birojas. Mūsu sadarbības partneris ir Nacionālais kino centrs, kur jau iepriekšējā programmas periodā darbojās Mēdīju deska, kas bija programmas Mēdīja kontaktpunkts Latvijā, un šobrīd arī par šo Radošās Eiropas apakšprogrammu Mēdīju konsultē kolēģi kino centrā. Lēl Dozola, Mēdīja deska, CLV, tur par visu. Tad varbūt pasaka kāds savus telefonus vai kaut ko tam līdzīgi, ja drīkst. Jā, mans telefons... Nevis privātais, bet... Jā, ir 67 330 228. Jā. Vēlreiz? Es domāju. Vai varat rakstīt e-pastu laura.sturlaja@km.gov.lv. Labi. Skaidrs. Tad nākošais, tu ļoti labi skaisti izstāstīji par to, ka ja ir ideja vienkārši, ka var tātad pievienot, ka jūs palīdzēsiet atrast, teiksim, attiecīgos partnerus, bet es domāju tā, ka ļoti bieži sevišķi organizācijām nav pieredzes šāda veida, teiksim, projektos. Tad, protams, vislabākais ir kaut kam pievienoties klāt vispār, ja? Un es zinu, teiksim, ka citās, teiksim, programmās ir kaut kāds speciāls mājaslapas kontaktu meklēšanai vai tam līdzīgi. Kā tas ir attiecībā uz Radošo Eiropu? Jā, noteikti, ka līdz tam tādam lielākam, pastāvīgi vadītam starptautiskam projektam ir jādodas pakāpeniskā ceļā. Tajā nevar uzreiz tā lekt iekšā, ieraudzīt projektu konkursu un pilnīgas pieredzes startēt. Es domāju, ka tas ceļš varētu būt organizācijai vispār pirms izmēģināt īstenot kādu vietēju mērogu projektu. Tad varbūt kaut ko vietējā līmenī sadarbojoties, tad varbūt kādu divpusēju apmaiņu ar kādu valstu, un tad nākamais solis jau ir tikai tāda plašāka starptautiska sadarbība. Lai palīdzētu vispār saprast un ieraudzīt, kas ir tie esošie spēlētāji un kas šajā jomā Eiropā notiek,
tad gan šie radošās Eiropas biroji, gan arī Eiropas komisija pati veido tādu datu bāzi par organizācijām, kas vēlas piedalīties. Tas Eiropas komisijas projekts vēl nav sācies, bet mums ir pieejami savukārt kontakti no katras valsts šī kontaktpunkta. Un tad mēs varam pateikt, vai viņiem jau ir tāda esoša datu bāze, kur meklēt. Es nezinu, ja Latvijas organizācija ir ļoti konkrēta tieši ģeogrāfiski interesi par kādu valstu, par to virzienu, ar ko sadarboties, tad ir datubāzes vairākām valstīm jau izveidotas, kur ir publicēti esoši tādi projektu idejas jau, kā tādi sludinājumi, uz kuriem var atsaukties un projekti, kuriem var pievienoties. Mēs arī saņemam e-pastā ļoti bieži šādas projektu idejas no citām valstīm, un tad maksimāli plaši cenšamies tos izplatīt. Mums ir arī savu mājaslapu, mums ir savu ziņu lapu, kur mēs reizi mēnesī publicējam to, kas ir saņemts no citām valstīm, kur ir iespēja pievienoties. Lielākoties tās ir tādas ļoti tiešām noderīgas, interesantas lietas, kur pieslēgties. Reizēm mēs varam tādu tendenci, ka šis sludinājuma virums pieaug tuvojoties šiem iesniegšanas termiņiem, kad pēdējā brīdī tiek meklēts viens partners, tad gan mēs parasti tādas ziņas paturam pie sevis, mēs tās nelaižam tālāk, jo nav īsti tāda droša pārliecība, ka, teiksim, nedēļa līdz projektu iesniegšanai var tādu skaistu, stabilu partnerību nodrošināt. Un dažreiz ir tā, ka šķiet, ka tie partneri tiek meklēti tikai tā ķeksīšu pēc, tāpēc mēs vienmēr gribam iedrošināt organizācijas, ka ja ir iespēja satikties, nezinu, Skype'ā sazvanīties, kādā veidā iepriekš pārliecināties par tiem partneriem, kas ir otrā pusē, lai nebūtu tāda situācija, ka apstiprina projektu un tad tikai Latvijas organizācija ierauga, kas tad ir tie jaunie draugi un kā viņi izstāsta un ko viņi domā. Tas darbs pie partneru meklēšanas, tur ir daudz kanālu, kā to atvieglot, bet tam ir jāpieiet ļoti nopietni arī un tur nedrīkst paļauties tādai nejaušībai. Bet es tomēr gribēju vēl noprecizēt. Šajā brīdī pieņemsim organizāciju, kur gribētu arī nodarboties ar kultūras jautājumiem, tad tas nozīmē to, ka kamēr viņi nebūs izgājis vietējos projektus, viņi neņemsim pretņemus. Tā pateicis, es vēl diezgan tā strikti. Mēs noteikti ņemsim, un tas noteikti nav nekāds kritērijs. To es gribēju teikt, ka tā pieredze ir jāuzkrāj pamazām. Vēl par ko, kas gan ir kritērijs un kas ir jāuztver strikti, ir tas, ka šai organizācijai būtu svarīgi, lai tās statūtos vai nolikumā kultūra būtu minēta kā darbības joma. Nevar būt vispārējais, tas nebūs pareizi. Jā, tas, ko jūs teicāt, ka pēkšņi, jo kāds izdomā, ka grib veidot kultūras projektu, tas nevar tā gluži notikt pēkšņi, jo tām iestrādēm ir jābūt, un Eiropas komisija, tā piešķir finansējumu, tā ir jāredz, ka šis finansējums saņēmējs ir uzticams un ka viņam ir pieredze tiešām tajā jomā un nozarē. Ko nozīmē uzticams? Tagad man paskaidro. Ir kaut kāds uzticības, teiksim, pārbaudas, teiksim, šajā brīdī? Jā, viena no tām ir organizācijas iepriekšējo 2 gadu darbības pārskats, kur organizācija raksta, ko tā ir kultūras jomā 2 gadus līdz tam darījusi. Tas nozīmē, teiksim, to, ka es pareizi sapratu, vienkārši, ja tu neesi neko darījis kultūras jomā, bet tikko kā tu esi nodibināt, ja tev ir slēgts ceļš uz Eiropas Savienības. Šajā brīdī visas jaundibinātās organizācijas var atzīmēt sev 2016. Gada projekta konkursus un starptautiskās. Arī tās organizācijas, kuras pašlaik neko nav darījuši kultūras jomā, viņam kaut kas būtu jādara tad kultūras jomā, un tikai tad viņi var startēt Eiropas projektus. Jā. Tā es pareizi saprotu. Jā, tieši tā. Skaidrs. Labi, bet pieņemsim, ka ir tāda organizācija, kas kultūras jomā kaut ko tad ir darījusi, jā. Un šajā gadījumā vai pieminēja tās interesantās datu bāzes, ja? Bet, pieņemsim, viņi tiešām ir pieteikuši atvērti šā organizācija, bet viņi negrib iznākt ar savu iniciatīvu. Vai varbūt tā vienkārši, ka jūs varat iekļaut, teiksim, arī organizācijas savā datu bāzē, jo, kad negribu būt pa galveno, bet gribu kādām pievienot? Jā, pavisam noteikti. Tas ir arī ceļš, kā Latvijas organizācijas visbiežāk šajos projektos sāk darboties. Vispirms tās visbiežāk darbojas partneru statusā. Visbiežāk mums tieši ir atbalstītie projekti tādi, kur Latvija ir partneru statusā, kur mēs vienkārši pieslēdzamies kādam esošam projektam jau ar labiem, drošiem vadītājiem. Mēs kādu daļu aktivitāšu Latvijas organizācija var īstenot. Kaut kas notiek Latvijā, kaut kas notiek citur, bet Latvijas organizācija visu šo laiku arī skatās un vēro un mācās, kā šī projekta īstenošana notiek. Tad nākamais solis ir uzdrīkstēties veidot pašiem
pašiem sevis vadīt projektu, bet līdz tam, lai spērtu to pirmo soli, noteikti var mums atsūtīt gan īsu aprakstu, vai īsu aprakstu par organizāciju, vai arī īsu aprakstu par to ideju un ieceri, vai vismaz kultūras jomu, kurā gribētos darboties, un tad mēs varam izplatīt to citu valstu kolēģiem un sameklēt to vietu un iespēju, kur piedalīties. Bet atgriežoties drusku pie tā, kas iepriekš teica, man liekas, tomēr pirms mēs varam to logu un skatāmies, kas ir laukā un kāds ir tās valsts, ar kurām sadarboties, ir mazliet jāpriež galvu un jāapskatās riņķī, kas Latvijā jau tajā jomā darbojas, vai mēs nevaram jau kaut kāds pirmos partnerus veidot šeit, jo strādājot kultūras kontaktpunktā jau ilgāku laiku, tagad es redzu, ka bieži vien ar ļoti, ļoti līdzīgām, skaistām, brīnišķīgām idejām vairāk Latvijas pārstāvi vēršas pie mums un domā par šo ideju tādu iznešanu starptautiskā arēnā, tad man liekas, tas loģiskais solis ir tomēr apzināt, kas Latvijā jau notiek un saslēgties kopā. Tas būs daudz. Kādas idejas zakšana? Kāpēc reiz zakšana? Jums viss jau nav tikai kaut kādas drūmā konkurencē nepastāv. Kultūrā viss dzīvo draudzīgi, skaidrs. Protams. Skaidrs, jā, labi. Es jau tieši aizmirsu pajautāt vienu jautājumu par attiecināmām izmaksām. Tā saucamais investment in kind, jeb ieguldījums natūrā, tas ir aizliegts. Jā, tas nav. Es tikai gribēju nomatizēt. Jā, tās ir neattiecināmas, jā. Tās neattiecināmās izmaksas, labi, to mēs esam noskaidrojuši. Un ļoti labi skaisti izstāstīju šajā gadījumā par pirmo atbalsta virzienu, bet varbūt izstāst tagad arī, kas ir tīkls un kas ir platforma. Varbūt pa vienu tādu. Nu jā, vedot to stāstu tālāk, es teicu no pirms vietējas, pēc tam starptautiskās, tas Eiropas tīkls un Eiropas platforma, es teiktu, tas ir vēl nākamais solis. Tur vispār nevajag skatīties. Nē, vajag skatīties, tomēr vajag skatīties priekš un nākotnē un pieaugt meistarībā. Eiropas tīkli, tas ir paredzēts, ka Eiropas Savienība atbalstīs jau tādas vairāku organizāciju apvienības. Tas nosacījums ir, ka 15 valstīm ir jābūt pārstāvētām, lai tieši stiprinātu tādu kultūras organizāciju kapacitātes, ir tieši tāda organizācija pašu spēju darboties, patstāvību un lielā mērā tieši tādām organizācijas administratīvajām izmaksām arī vērsts atbalsts. Tas šajā gadījumā, līdzīgi aktivitāte iepriekšējā programmā, tās visbiežāk ir dažādu kultūras nozaru, tādas, varētu teikt, tādas profesionālas apvienības. Tas būtu, teiksim, Eiropas muzeja tīkls vai Eiropas operu tīkls, Eiropas teātru tīkls. Visdažādākajās jomās šādas jau Eiropas līmeņa apvienības tīkli. Latvijā, protams, Latvijā nav reģistrēts neviens šāds Eiropas mēroga tīkls, mēs varētu teikt, ka 4 sēdeklis. Visas Eiropas, muzeja tīkliem, piemēram, bet Latvijas organizācijas šādos tīklos var iestāties un darboties. Varbūt izstāst, kādos tīklos mēs jau esam? Mēs šobrīd plānojam mūsu šis jaunās programmas Radošā Eiropa tādu atklāšanas pasākumu, un mēs to gatavojam tieši tādu pētījumu un apkopojumu par šiem Eiropas kultūras tīkliem, lai rādītu, kur varbūt ir jau kāda kontaktpersona Latvijā un kur mēs vēl varam pievienoties un kur mēs varam tādos profesionālos tīklos, jo mēs daudzos darbojamies, visi tie, ko es nosaucu, ka Latvija ir pārstāvēta, bet ir tādi varbūt mazāk zināmi, tieši arī nevalstiskajām organizācijām, tur katrai noteikti priekš savā darbības specifikā ir jāmeklē. Viens, piemēram, tāds interesants Eiropas organizācija tīkls, kur Latvija arī ir dalībniece un caur to saņem arī Eiropas finansējumu. Tas ir tāds organizācija tīkls Trans-Europe Halls, TEH, kur ir apvienotas kultūras organizācijas, kas fiziski atrodas tādās neierastās vai industriālās vietās. Latvija tur pārstāv biedrība NOS, kas ir uz AP Dāmbju, uz Bāržas novietota, un tur ir no citām valstīm, tur ir daudz kultūras organizācijas vecos cietumos, rūpnīcās, un šīs kultūras organizācijas ir sajutuši kaut kādu kopīgu savu darbu specifiku, problemātiku un izveidojuši šādu Eiropas kultūras tīklu, un tā šī centrālais birojs ir pieteicies Eiropas Savienības atbalstam, saņēmis to, un tad tālāk kaut kādā veidā var nodot to saviem tiem
saviem tiem biedriem. Nu, tas ir tas veids, kā šie tīkli funkcionē. Tā kā, arī var aicināt vērsties pie mums, vienkārši mēs palīdzēsim saprast, vai Latvija jau tur ir iekšā, vai tur ir iespēja pievienoties. Kā var uzzināt, teiksim, kā tīkla veidojas vai neveidojas tikai caur jums, vai kaut kādā mājaslapā, kaut kādā atrast? Nu, tas būs tā slavenā datubāzes, kas laikā nav vispār izveidojusies. Tur būs visi atbalstītie projekti, jā, to varēs redzēt, bet, nu jā, es teiktu, ka... Es pieļauju vienkārši to domu, ka tāds, teiksim, vietas, kur kultūras organizācijas šajā brīdī atrodas kaut kādās dīvainās vietās, un tur jābūt pareizā brīdī un pareizā vietā vispār. Jautājums, kā šo pareizo brīdi nepalaist garām vispār, kad nākošais šāda veida projekts veidosies. Nē, šis tīkls pastāv jau ļoti ilgi. Es izskatu, bet es pieļauju to, ka jaunu tīklu veidosies. Jā, nu mēs izplatām caur visiem saviem kanāliem, caur mūsu, tiklīdz ir kāda iespēja kaut ko pievienoties arī caur mūsu ziņlapu, mājaslapu. Jā. Tāda vienota resursa šobrīd nav, bet es ticu, ka, nu, sākoties šīs atbalstīšo aktivitātes sākot, tas varētu varbūt arī tikt izveidots. Vai arī kādai Latvijas organizācijai ir jātaisa šāda vietne varbūt, un tas ir tā arī projekta ideja apkopot tieši. Labi, te pie reizes ir jūs uzdevs jautāt, kādā mājaslapā var atrast informāciju par programmu? Jā. Upsī, aizmiršu uzdot pašā sākumā. Mums ir šobrīd, mēs vēl strādājam mūsu jaunāks mājaslaps, mums ir vēl vecā darbojas ir spēkā, tā ir kkplatvija.lv, www.kkplatvija.lv, kas ir tā kā abreviatūra no kontaktpunkta. Un tur pašā centrā, ja jūs ieiesiet, jūs redzēsiet pamatu informāciju par mūsu divām programmām, ko mēs strādājam, Radošā Eiropa un Eiropa pilsoņiem, par kuru jau šeit ir runāts šajā studijā. Jā. Un tur ir tālāk linki un saites savukārt uz Eiropas komisijas mājaslapu, kur ir visa tā projekta pieteikuma, dokumentācija, kārtība, kā pieteikties, veidlapas, budžets un tā tālāk. Bet mēs esam procesā uz jaunu mājaslapu. Kad viņi būs? Pacietības. Es ļoti ceru, ka mēs plānojam šobrīd janvāra sākumā jaunās programmas atklāšanas un vienmēr beigās Janvāra beigās 30. janvārī izskatās, kas varētu notikt. Mēs neesam vēl izziņojuši, jo tas nav vēl galīgi apstiprināts. Atklāšanas pasākumu, kurā tad mēs varētu rādīt arī jauno mājaslapu. Mēs ceram, ka tas tā notiks. Labi, ejam pie platformas tagad. Tīkli, mēs esam tikuši skaidrībā, kas ir platforma? Platformas, tas ir gan kaut kas jauns. Šajā programmā iepriekšējā nebija tāda īsti Tad iespēja piedalīties pirmajās platformā. Jā, ir iespējas būt pirmajiem klāt. Drusku līdzīgas tīkliem pēc tās uzbūves, tur arī ir vajadzīga pārstāvība vairākās Eiropas valstīs. Tur ir tas noteikums, ka tās ir 10 valstis, kurām ir jābūt iesaistītām. Tas Eiropas platforma galvenais fokus un mērķis ir atbalstīt jaunos Eiropas māksliniekus. Tas būtu 10 valstu organizācijas, kas vienojas ar mērķi, teiksim, kādas virkni jauna Eiropas mākslinieku šajās valstīs, palīdzēt tiem sasniegt atzinību, palīdzēt tiem sasniegt auditoriju, nu, tā kā virzīt šos Eiropas jaunos talantus, jo viens no šiem programmas mērķiem ir arī tieši Eiropas kultūras konkurētspējas stiprināšana, jo nav noslēpums, cik daudz mēs patērējam, teiksim, Amerikas kultūras produktus ikdienā, gan mūzikā, gan kino un tā tālāk, tad Radošā Eiropa tā kā vēlas tieši to Eiropas mākslas konkurētspēju, eksportspēju, visas pārējās spējas stiprināt. Un šīs platformas, tas ir tieši tas instruments, kā viņi to vēlas darīt. Tur ir jāpiedāvā piesakoties jau tādu programmu ar konkrētiem pasākumiem un konkrētiem vārdiem, kas būs šie jaunie mākslinieki, ko šīs organizācijas 10 valstīs tā kā virzīs un bīdīs. Un šajā brīdī kultūra ļoti plaša, un šajā brīdī visa veida kultūras nozares, mēs varam, teiksim, bīdīt šos māksliniekus, un tomēr šeit popkultūra vai popsākums Nē, tas ir jau programmas regulā, kur es ceru, ka lielākie interesanti arī varbūt izlasīs, ir nosauktas praktiski tiešām visas kultūras jomas, tā ir skatuves māksla, vizuālā literatūra, kultūras mantojums, muzeja, bibliotēkas, arhīvi, mūzika, viss, es nezinu, kādu pievērš nosaukt, bet tiešām visas kultūras
nozares ir aicināts piedalīties atsevišķajā kino, audiovizuālais sektors, video spēles arī īpaši tajā. Video spēles ir? Jā. Tā ir kultūra. Tā programma ir atvērta arī radošajām industrijām maksimāli tiešām plašā tādā izpratnē. Skaidrs. Vienīgais vēl pašlaik, tu nepateici par platformu un arī par iepriekšējo par tīkliem, kāds atbalsta intensitāte šeit? Tur ir, tā kā es teicu, ka tas atbalsts ir primāri tāds tādām administratīvajām izmaksām, tiešām darbības nodrošināšanai, pašu šo tīklu un platformu iedarbināšanai. Tad tā intensitāte ir diezgan augsta salīdzinoši, kā bieži tādiem kapacitātes projektiem tie ir 80%, kas tiek finansēti. Un finansējums tīkliem ir līdz 250,000 eiro, platformām līdz 500,000 eiro. Un platformā atbalsta intensitāte 80%. Arī 80%. Skaidrs. Un šajā brīdī varbūt tad izstāst, par tulkošanu arī parunāsim. Kas ir par tulkošanas? Tulkošanai tur var pieteikties izdevniecības. Tikai izdevniecības? Jā, tāpēc varbūt to nav šajā brīdī vērts plaši. Būs nevalstiskās tās ir izdevniecības. Un tas mērķis ir veicināt Eiropas darbu izplatību no vienas valsts uz otru. Latvijas izdevniecības var pieteikt tulkojumam citu Eiropas autoru darbu, tulkojums uz latviešu valodu. Tas virziens ir šāds. Mēs izdevniecības sameklējam darbu, kas latviski iepriekš nav ticis tulkots, nav iepriekš ticis publicēts un izdots. Šāda darba tulkošanas izmaksas un arī šīs grāmatas tādas popularizēšanas izmaksas un publicitātes, kas ir saistīts ar to. Visi izdevumi var tikt sēkti, bet primāri tas ir tulkotāju honorārs, kas veido šeit tās attiecināmās izmaksas. Un tur varēs pieteikt tādus darbu blokus no 3 līdz 10 darbiem vienā pieteikumā izdevniecība varēs pieteikt. Tajā brīdī, kad izdevniecība piesakās, tai nav obligāti jābūt vēl noslēgtam līgumam par šīm tulkošanas tiesībām vai līgumu par tulkotāju. Tas ir jāplāno tikai tad, ja šo projektu atbalstīs. Kas ir autortiesība? Tas arī ietiekšā attiecināmās izmaksas? Jā, to arī var. Autortiesības ietiekšā? Jā. Skaidrs. Un tagad izstāst varbūt šajā brīdī, cik tad kārtas ir paredzētas, kad ir iesniegšana, un varbūt arī par tām tehniskām lietām vienkārši kādā veidā, teiksim, Tad, kā es sākumā teicu, projekta iesniegšana ir centralizēta, Eiropas komisija to veids Briselē. Radošās Eiropas biroja mēs esam informatori, tādi programmas popularizētāji, mēs projektus nevērtējam. Mēs varam palīdzēt aizpildīt veidlapas, pateikt, kurā punktā ir jāraksta un satraties pirms projekta sūtīšanas uz Briseli tām drošībai. Pirmie projekta iesniegšanas termiņi ir martā. Sadarbības projektiem ir 5. marts, pēc tam ir 12. marts ir tulkošanai un 19. marts ir platformām un tīkliem. Tur ir nedēļas starpība, 3 datumi martā. Tāpēc mēs arī tieši tagad sākam runāt, veidojam programmas atklāšanas pasākumu, lai tā informācija laikus un pēc tam paliek februārs tiešām rakstīšanai un veidlapu pildīšanai. Projekti, tie iesniegšanas termiņi šogad ir 2 reizes, un otrs tiem, kas nokavēs mārtu, būs oktobris. Tur nav vēl precīzie datumi zinām, bet tas būs rudenī. Un pēc tam šo 7 gadus tā arī šajos datumos, šajos laikos tā iesniegšana. 2 reizes gadā tātad, jā? Sadarbības projektiem 2 reizes gadā, pārējiem 1 reizi. Un es zinu, ka citās, teiksim, programmās, kā šeit ir, lai tu vispār varētu startēt, un sākumā katra organizācija iereģistrēties Eiropas komisijas mājaslapā. Jā, tas ir šajā programmā, tas ir no jauna, tas ir viens no šiem jauninājumiem arī, tad, lai startētu tajos linkos, kas ir mūsu mājaslapā KKP Latvija, tur ir arī saites uz dokumentiem, kas soli pa solim apraksta šo pieteikšanos, un tur jūs visi varēs redzēt, ka pirmais solis ir tieši reģistrācija Eiropas komisijas tādā dalībnieku portālā, kas piešķir šai organizācijai numuru, kas reģistrējoties ir nepieciešams arī ievadīt tādus pamatdatus, pamatinformāciju par organizāciju, kas tad vēlāk, teiksim, šis pats pieteicējs startē vēl kādu reizi, tos tad izmanto jau no tās pirmās reģistrācijas reizes. Tas nozīmē, ka katru reizi nav jāvada savu adresi, savas reģistrācijas numurs
darbības apraksts, tās standarta lietas, kas jau tur glabāsies, ko vienkārši tad automātiski varēs pievienot nākamreiz startējot. Skaidrs. Un pašā nobeigumā es domāju, ka mēs esam diezgan pamatīgi jau visu tātad iztirzājuši. Es pilnīgi netīšām atklāju, ka mums ļoti skaists, teiksim, tāds newsletters vai ziņu lapu vai tam līdzīgi. Kas tiešām ir, man pašam likās ļoti vērtīgi. Kā pie viņas var kļūt pa viņas adresātu izstāstīt? Jā. Tas ir noslēpums? Tas nav noslēpums. Mēs jau daudz gadus publicējam savu ziņu lapu. Laimīgā kārtā tiešām jau diezgan pie 2000 saņēmēju skaits. Latvijā katru gadu aug. Mūsu mājaslapā šobrīd tajā pašā kkplatvija.lv. Pirmajā lapā jūs arī labajā apakšējā stūrī varat ierakstīt vienkārši e-pasta adresi un kļūt par ziņu lapu saņēmēju. Mēs neko lieki daudz nespamojam, mēs sūtām ziņu lapu reizi mēnesī, tiešām cenšoties apkopot visu aktuālāko, kas kultūras organizācijai varētu būt par projektu konkursiem, gan vietējiem, gan starptautiskiem. Tā kā vienkārši varat ierakstīt tur savu e-pastu un tad tūlīt sāksiet to saņemt. Varat atrakstīt arī man e-pastu, es varu pievienot. Tas ir vienkārši. Skaidrs. Labi, tad es gribētu teikt paldies. Paldies par izpaļošu informāciju un ceram, ka Latvijas uzlabots vēl vairāk savu sniegumu šajā kultūras jomā. Paldies par savu. Paldies.